pastāsti, Māra, kā tu nokļuvi Jēkabpilī? Stāstiņš ir visai interesants, jo dzimusi es esmu Viļakā un augusi es esmu Talsos. Un pēc tam pabeidzu filoloģijas fakultāti Latvijas universitātē. Un tā sagadījās, ka manam nākamajam vīram piedāvāja dzīvokli Jēkabpilī. Un tā mēs 83. gadā, februārī, nonācām šeit, Jēkabpilī, tieši tanī laikā, kad sākās ziemas plūdi. Un tas man bija pirmais tāds efekts no Jēkabpils, ko es ieraudzīju. Es nekad nebiju redzējusi kaut ko tādu kā plūdi. Un 83. gadā bija viena no efektīgākajiem plūdiem. Ar vienu no augstākajiem līmeņiem vienkārši tu stāvi Daugavas malā un tu redzi, kā kāpj ūdens. Pamazām, bet neatlaidīgi un tā tālāk. Nu, tie ir mani pirmie iespaidi no Jēkabpils, bet, protams, jāsaka tā, ka ne jau uzreiz es sāku strādāt žurnālistikā, jo mana profesija ir skolotāja. Bet, ziniet, skolotāja darbu es nespēju ilgi izturēt. Visas šīs te kniepadatas, ko liek zem dibena meitenēm un peļu bāšanu skolotājām atvilknēs un tā tālāk, tas nebija priekš manis. Un tā beigās, 84. gadā, mani uzaicināja strādāt laikrakstā Padomju Daugava. Un tā sākās mana žurnālistas prakse, un jau tagad es esmu nostrādājis vairāk nekā 30 gadus tikai un vienīgi žurnālistikā. Un visā, kas ar to ir saistīts. Kāda bija Jēkabpils toreiz, kad mēs atnācām? Jāsaka, diezgan pabēdīgi. Jo es, kas esmu cilvēks, kas ir audzis Talsos, kur visa vide ir ārkārtīgi sakopta, kur viss līdz pēdējam. Un šeit, atbraucot, es domāju, Dievs, kur es esmu nokļuvusi vispār? Protams, ka tagad, tas, kas ir tagad Jēkabpilī, tas nav salīdzināms, vai ne? Un es vienkārši priecājos par to, ka ir tādas pozitīvas pārmaiņas un ka Jēkabpils mainās uz to labo pusi. Bet tas sākums bija diezgan krimināls. Un, protams, viena no tām pusēm, kas man piesaistīja, tie, protams, bija plūdi. Un tad mani sāka arī interesēt viss, kas ir saistīts ar Daugavu, ar Daugavas hesiem, ar Daugavas plūdiem, kāpēc šie plūdi notiek, un kas īstenībā ir vaininieks tam visam, un tā tālāk. Bet toreiz Padomju Daugavas laikos nebija īpaši daudz iespējas rakstīt par plūdu iemesliem, jo, kā zināms, padomju presē arī nekur netika norādīts, ka vispār Jēkabpilī un ka vispār Padomju Savienībā kaut kur notiek plūdi. Arī 81. gadā, kad apslīka nezinu cik govis salas pagastā, arī tad nekur, nevienā lielajā presē, ne televīzijā, nekur neparādījās pat neniecīgākā ziņa par to, ka ir notikuši šāda traģēdija. Un tas man likās ļoti dīvaini, bet tāda bija tā kārtība, acīm redzot. Cenzūra bija ļoti stingra, un bija lietas, ko drīkstēja, un bija lietas, ko nedrīkstēja. Un jāatceras arī tas, ka toreiz visa prese atradās partijas kontrolē. Respektīvi, šeit tā bija vietējā Jēkabpils partijas komiteja, kas, protams, kontrolēja visu saturu. Un nedod Dievs, tur kaut kas parādījās ne tāds. Tad varēja dabūt pa biksēm ne tikai redaktors, bet arī visi pārējie atbildīgie cilvēki, ieskaitot visus, kas lasīja avīzi un tā tālāk. Un ļoti svarīgi bija uzsvērt vienmēr, ka cilvēks ir komunists. Piemēram, es braucu uz interviju ar vienu mehanizatoru, neatceros vairs ar kādu, bet nav svarīgi.
Nu, uztaisu to interviju, redaktors atnāk un nosviež man uz galdu to papīru un saka, tas nekam neder. Es saku, bet es taču tur visu uzrakstīju. Un tad man pielica. Man vajadzēja pierakstīt klāt, ka viņš ir komunistiskajā partijā. Nu, es šo teikumu pierakstīju, un viss bija kārtībā. Un tādas arī notika ar visiem pārējiem rakstiem. Vispār toreiz žurnālistikā bija krietni stingrāki noteikumi arī jaunajiem, kas stājās darbā. Man, piemēram, nebija nekādas pieredzes vispār žurnālistikā. Es biju uzrakstījusi kaut kādus pāris amatieru rakstiņus, tai pašai Padomu Daugavai. Viens no tiem bija par Laimonu Blumbergu. Un tad man arī pēc tam uzaicināja strādāt tur. Bet pieredzes nekādas. Nu, un tad pastāstīšu to jauko piemēru par aitu permu. Toreiz jau nebija pieņemts tā auklēties ar cilvēkiem, kā ir pieņemts varbūt tagad, sevišķi ar jaunajiem speciālistiem. Ja tu esi jaunais, nu tad tev var grūst visu pēc kārtas. Kā tu tiec galā? Tā ir tava darīšana. Nu, 2 nedēļas biju nostrādājusi. Aizsūta mani uz aitu fermu, intervēt aitkopēju. Es nebū, nebē, neko nesaprotu. Es tikai zinu, kādas aitas izskatās, un vairāk neko. Nu, es ar to sievieti tur izrunājos, un tā, un gari un plaši, un kā viņi ar tām aitiņām, un cik ilgi, un kas un ko. Līdz cirpšanām aizgājām, un līdz tam, cik bieza vilna ir jācērp, un kas un kā, un cik bieži. Un no tā es sapratu tikai to, ka nekad nav jākautrējās cilvēkam uzdot jautājumu viņa jomā, jo viņš ja vien varēs, viņš visu labprāt izstāstīs. Viņam patīk, ka viņam izjautā tieši. Nevis tā, ka tu te baigi gudrais te ieradies, Nu, kaut kā jau es to rakstu uzrakstīju. Nu, nebija jau nevainas. Nu, un tāpēc tam aizgāja arī visi pārējie raksti. Bet galvenais, kas bija, ļoti liela uzmanība tika pievērsta ziņām. Manuprāt, tieši avīžu ziņām šobrīd netiek pievērsta uzmanība. Un tas būtu tas, kas būtu jādara tieši mūsdienās. Jo kas notiek ar ziņām? Kādreiz žurnālists tieši uz to arī tika audzināts. Vispirms iemācies taisīt ziņas. Tad var runāt par plašākiem aprakstiem un par... Jo būtībā plašāku aprakstu var uztaisīt jebkurš. Nu, kā? Es tur savācu materiālu, ierakstu to diktafonā, viss ir kārtībā. Bet lai tu savāktu kvalitatīvu ziņu, ar to vien nepietiek. Nu, un tas konvejers bija vienkārši briesmīgs, jo kā toreiz vēl bija kolhozi. Un es strādāju lauksaimniecības nodaļā redakcijā. Un tas nozīmē, ka katrs rīts sākās ar apzvanīšanu. Piezvani uz kolhoza dispečera dienestu un paprasi niknam dispečeram, kas jauns, cik tur mēslu izvests un cik tur, es nezinu, piena izslaukts un vēl nezinu kas un vēl nezinu kas. Protams, ka viņi mūs neieredzēja kā rūgtas nāves, es varu galvot. Bet tieši lauksaimniecības nodaļas žurnālistiem bija strakāk, jo viņiem bija katru rītu šī slodze jāiztur. Un katru rītu bija tā zvanīšanās, un katru rītu bija jāpacieš tas, ka tu esi nevēlama persona. Ko te atkal no manis grib te? Kaut kāda tur Grīnberga tur, es nezinu. Vēl kaut kāda grib kaut ko. Daudz vieglāk klājās tiem, kas strādāja partijas dzīves nodaļā, jo tur jau lielākā daļa materiālu jau pienāca pa tā saukto teletāipu no Rīgas. Bija tāds aizvēsturisks aparāts, ko sauc par teletāipu. Viņš tāds klabēdams un grabēdams tur tādu lenti deva ārā, un tad tur nāca arī paralēli teksts. Un tur bija visi partijas dzīves lēmumi.
un viss pārējais, kas noteikti bija jāpublicē. Un, protams, arī vietējās partijas lēmumi. Viss tā kā pienākas bija. Bet, es domāju, es par šo rūdījumu esmu tikai pateicīga, jo neviens jau tevi nemācīja, kā tev ir jādara. Neviens nemācīja, kā tās ziņas ir jātaisa. Kā tu jūti, tā tu darīji. Un būtībā es uzskatu, ka tā ir arī tā vērtīgākā skola. Tikai pēc tam, kad es jau sāku strādāt laikrakstā Diena, mums bija viens kurss, kurā bija iespēja uzzināt par to, kā veidojas ziņa. Kur ir tas svarīgākais? Kā veidojas tā piltuvīte, ja? Ar ko ir jāsaka? Kas, kur, kad, kā, kāpēc, ja? Mums neviens neko tādu nemācīja. Kā darījām, tā darījām. Un, protams, ļoti bieži pa kaklu dabūjām. Tā lielākoties bija. Bija arī visādi kuriozi tajā pašā saistībā ar partijas dzīvi, piemēram. Atceros, bija jāraksta par to, kā Komjaunatnes parkā, tagadējā Kena parkā, notiek komjauniešu talka. Mēs skaisti aprakstam, kā komjaunieši tur talko. Grābi tur lapiņas, vēl kaut ko dara. Ieliekam bildes avīzē, otrā dienā zvanam mums uz redakciju un saka, kur te jums tie komjaunieši aiz kokiem aizslēpušies? Izrādās, ka tur ielika tikai viena bilde, bet nav neviena komjaunieša. Un, protams, ka par to atkal kāds dabūja trūkties. Bija nevisai patīkami pārdzīvojumi. Piemēram, šūšanas fabrikā Asot bija atklāto jautājumu diena. Un tur bija ļoti asi un daudz nepatīkami jautājumi. Tajā skaitā par to, ka vajadzētu viaduktu uztaisīt pāri dzelzceļa pārbrauktuvēju, pie Krustpils dzelzceļa stacijas un ļoti daudz citu. Es visu, kā tur bija, tā arī aprakstīju. Un ko jūs domājat, redaktors ar manu rakstu aizskrien uz partijas komiteju nākamajā dienā? Tādu nevarot publicēt. Es saku, bet tur jau nekā tāda nav. Tur viss ir tikai tas, ko cilvēki teica. Un ja viņi kaut ko pārmeta partijai vai valdībai, es nezinu kam, tad tā jau nav mana vaina. Nē, tā nedrīkst, ir jāpārstrādā. Es saku, es nepārstrādāšu. Beidzās ar to, ka man izsauc uz partijas komiteju, lai gan es esmu bezpartijiskā. Un es teicu, ka es atsakos šādu rakstu parakstīt ar savu uzvārdu. Tad es neatceros, kādu viņi tur ielika paši kaut kādu savu savārstījumu. Un, tas vien liecina par to, cik liela bija tā domas brīvība pēdiņās toreiz. Un cik daudz tu vispār varēji atļauties kaut ko pateikt. Tā domas brīvība, tas ir galvenais, kas mums šobrīd ir, un ko mēs droši vien neprotam arī novērtēt. Tā cenzūra, tas jau bija kaut kas neiedomājams. Tas bija vaiprātīgi. Bet, jā. Protams, arī no kolhoza dzīves atceros arī kuriozi bija tādi, ka ļoti bieži žurnālistus sauca līdz uz kolhozu gada pārskata sapulcēm. Tās skaitījās ļoti, ļoti nozīmīgs notikums, kur jau tagad izstāsta, kas jau ir gada laikā paveikts un kā ir plāni pārsniegti un kura tur slaucēja ir izslaukusi vairāk virs normas nekā tur, un kā tajā dziesmiņā daudz virs normas slauc, ja? Un vienreiz strāpījos ar mūsu partijas pirmo sekretāru Bisvaldu Šternu. Viņš tāds lāga cilvēks, nebija no tiem smalkmeņiem arī. Neatceros, uz kuru kolhozu bijām aizbraukuši. Sapulce vēl nemaz lāgā nebija sākusies. Mūs jau tur ieved tādā telpiņā. Tur tāds plašs galds uzklāts. Un blakām visi kakti aizkrauti ar šņabi pudelēm. Un Šterns man saka,
zini, nu, man jau ir baigi grūti šito izturēt, bet man ar viņiem visiem ir jāiedzer. Un viņš arī nekad nenoliedza, ka viņš ir bijis veterinārārsts. Nu, tā bija. Nu, tādi kuriozi jau ļoti daudz bija vispār. Bet padomu laikos, es saku, vienīgā labā lieta bija tā, ka cilvēkam lika pašam iziet visam cauri. Un pašam saprast, ko nozīmē taisīt ziņu, jo ziņa ir pamatu pamats. Žurnālistikas pamats ir ziņa un nevis lielie gargabali. Es uzskatu, ka tādas pētnieciskās žurnālistikas Latvijā vispār nav. Tāpat kā nebija agrāk arī. Nu, tad, kad sākās pārmaiņu laiki, jau tā kā uz atmodas pusi, bija 88. gads. Es dziedāju folkloras ansamblī Klinči, un mēs visi braucām uz starptautisko folkloras festivālu Baltika 88. Un, protams, ka mūs visus izsauca pie rajona komitejas priekšnieka un brīdināja: jūs tur nedomājiet lietot buržuāziski nacionalistisko simboliku. Bet, protams, ka mēs tieši ar to arī sākām. Jo aizbraukuši uz Rīgu, mēs sapratām, nu kā mēs bez karoga. Nu, tad man aizsūtīja uz veikalu, es nopirku attiecīgu drānu, kāda jau bija pieejama, nebija jau tādās krāsās, kā šis te īstais karogs, ja? Bet nu tāpat. Un tad kojās pa nakti, kur jau mēs dzīvojām, aizņēmāmies šujmašīniņu, kas bija jātur kopā no visām pusēm, lai viņi vispār turētos, ja? Un sašuvām to karogu. Un tad, kad bija Baltika 88 atklāšanas sarīkojums, tas notika sporta namā toreizējā, nezinu, kas tur tagad ir, un visi norunājuši, gājiens jau bija, un visi norunājuši pēc Lietuvas pieredzes, ka visiem ņēma nost tos nacionālos karogus, ka nu nevilksim ārā. Tur bija visi Dainis Stalts ar saviem, un visi pārējie, visi nolēma, ka nē. Nu, mums tas karogs līdzi bija. Nu, un mēs tur tā apspriedām klusiņām, kā darīties. Un tagad un Iveta Tāli, kas vadīja mūsu ansambli, toreiz teica: ritinam vaļā, viss. Un Jānis Asariņš, kas toreiz dziedāja kopā ar mums, ienesa to karogu. Kas tur sākās, es jums nevaru izstāstīt. Man vēl tagad šarmuļi ir par kauliem. Un uzreiz visiem parādījās karogi. Visiem. Jo visiem bija līdzi. Bet mēs bijām pirmie, kas ienesa no Zemgales. Un sākumā man mamma skatījās to pārraidi, viņa saka, es nevaru saprast, kāpēc operators pagrieza pret zemi kameru. Nu, baidījās filmēt to karogu, ja? Bet pēc tam jau visur viņi bija, un to es mūžam neaizmirsīšu. Tas, man liekas, ir kaut kāds tāds augstāks punkts un augstāka laime, nekā var iedomāties. Nu, protams, tad, kad es atbraucu atpakaļ uz Jēkabpili, tad es jūtos apmēram tā kā no laivas izmesti, ja? Jo it kā ir tā pleca izjūta, viss ir, bet tanī pašā laikā, nu jā, un man bija tāds karodziņš arī, tāds piesprausts sarkanbalts sarkans, nu kā jau. Un es aizēju uz darbu, redaktors man iesauc pie sevis, saka, Māra, panāc šurp. Es saku, jā, kas par lietu? Viņš saka, kā tu esi apģērbusies? Es saku, nu kā, nu normāli, manuprāt. Un kas tas tev tur ir? Buržāziski nacionalistiskā simbolika? Es saku, nē, Latvijas karodziņš, bet neko man arī neteica pēc tam. Bet, fakts kā tāds, ka toreiz tika diezgan medīti visi šie te cilvēki,
kas nodarbojās ar tādām lietām. Vēl jau bija arī, protams, 14. jūnijas, kad mēs ar klinčiem sēdējām Daugavmalā un dziedājām par godu aizvestajiem. Un garām braukāja pa Daugavmalu čekas mašīnu visu laiku. Neko nevarēja izdarīt. Un tad pēc tam toreizējais partijas sekretārs Vrubļevskis bija teicis, ak, šausmas, ko jūs tur pieļāvāt? Viņi tur dziedāja Kaupēnu laupītāju, tā kā viņam būtu zināms, kas vispār tā par dziesmu Kaupēnas laupītājs. Vēl jau bija viens izcili drosmīgs pasākums, es uzskatu, kurā atļāvās piedalīties daži jēkabpilieši. Un tas bija, manuprāt, 89. gads, bet es varu saputroties. Jo kā visi ļoti gudri cilvēki, es jau dienas grāmatu toreiz nerakstīju, likās, ka viss jau paliks prātā. Kad mēs visi devāmies gājienā cauri Jēkabpilī un no tilta metām vainadziņus. Arī tas bija 14. jūnijas, ja es pareizi atceros. Un tad vēl viena tāda diena, kas palikusi prātā, ir 23. augusts 88. gada, kad pirmais sekretārs Vrubļevskis arī tur ieradās. Tur bija ļoti daudz cilvēku. Un tad viņš ielaidās ar viņiem diskusijās, un tad mēs stāvējām Daugavmalā un ar Jāni Kučinski un vēl visiem pārējiem pirmo reizi publiski dziedājām Dievs svētī Latviju Jēkabpilī. Lūk, tā tas notika. Pēc tam turpinājums, protams, bija Tautas frontes dibināšana 88. gada 12. novembrī. Tepat lejā Jēkabpils Tautas nama zālē, kur arī bija sapulcējušies lielākā daļa to cilvēku. Un tas arī ir viens no tādiem jaukiem momentiem, ko es atcerēšos vienmēr. Bet man kļuva grūti apvienot strādāšanu Tautas frontē un strādāšanu Padomju Daugavā. Jo Padomju Daugavā jau bija citi kritēriji. Tur, piemēram, tu nedrīkstēji baznīcas bildi likt uz vāka, ja? Jo, tas neskaitās. Un tam līdzīgi. Ļoti daudz tādu momentu un ierobežojumi. Un mums jau sen bija nobriedusi tā doma, ka mēs dibināsim pašu savu avīzi. Un tā tapa mazītiņa avīzīte, Augstzemes atmoda, kurai es biju redaktore. Es neatceros, cik numuru iznāca, bet viņa iznāca no 89. gada beigām līdz, laikam, līdz kādā 90. gada beigām, apmēram tā. Un toreiz bija tā, ka Tautas frontes aktīvs dabūja atļauju, kad drīkst izdot tādu informatīvo biļetenu. Un mēs aizgājām pie Vrubļevska un vienkārši paziņojām, ka mēs tādu izdosim. Un es saprotu, ka laikam jau nebija nekādas citas izejas vairāk. Un viņam nācās vienkārši samierināties ar to. Un tad es atceros, kad mēs vēl nebijām pārliecināti, es zvanīju Elitai Veidemanai uz atmodu. Un es saku, ko mums darīt tagad, ja viņi mums neatļauj? Viņa saka, ko viņi var neļaut? Tas mums tā iedrošināja, un visi tie cilvēki, kas bija Rīgā un arī, kas mūs atbalstīja. Un tā avīzīte iznāca. Bija diezgan drosmīga avīzīte. Mēs sēdējām toreiz, redakcija atradās tur, kur tagad ir veikals Sēta, tepat Brīvības ielā. Un tur notika visas galvenās sapulces, visi galvenie saiedi, un viss tika aprakstīts, visas pirmās vēlēšanas, kurās piedalījās Tautas frontes kandidāti. Tas arī bija svarīgākais uzdevums – reklamēt viņus. Lai viņi tiktu ievēlēti. Un viena no svarīgākajām kandidātēm mums bija Ita Kazakeviča, un viņa arī binēja savā vēlēšana apgabalā, tas ir Madonas un Ķieģeļu mikrorajonā,
jo viņa ārkārtīgi labi prata runāt ar cilvēkiem. Un tā mēs to visu sākām aprakstīt un sākām runāties. Un es atceros, kā pašu tādu, ka mēs sākām runāt par izvestajiem. Un tieši šajā mūsu mazajā avīzītē sākām publicēt Zasas iedzīvotājas Gaidas Svilpes apkopotos materiālus par to, cik cilvēku un kādi ir izvesti no Zasas 41., 42. gadā, 49. gadā. Es sāku staigāt uz valsts arhīvu, kurš toreiz atradās tur, kur tagad veikals Drogas. Un arī pievācu materiālus klāt no Vīpes, un tikai tad man izdevās secināt, cik ārkārtīgi ciniski ir bijusi tā vara, kas izveda mūsu vecākus un vecvecākus uz Sibīriju, ka patiesībā partijas sekretāri, kaut kāda trojka, varēja izlemt, vai tev braukt prom vai nē, vai tu esi kulaks vai nē. Un pēc tam rīkot dančus, izvest to cilvēku mājās. Tas man likās vienkārši prātam neaptverami. Tā tas viss notika. Un, bet iesākums man liekas, kāpēc man vispār interesēja visa šī vēsture droši vien. Tas bija tāpēc, ka tad, kad man bija 14 gadu, viena mana klases biedrine parādīja man grāmatu Baigais gads, kas bija toreiz aizliegta grāmata. Es nezinu, kur viņa bija dabūjusi. Kad es to ieraudzīju, man bija totāls šoks. Un kopš tā laika es neticēju it nekam, ko teica padomu vara, un neticēju nekam, ko teica partija. Un es domāju, ka tas arī ir viens no pamatiemesliem, kas lika pievērsties vairāk tai vēstures arī pētīšanai tādai. Un tā. Tad kopā ar atmodas darbiniekiem, kopā ar tautfrontiešiem, protams, ka visi braucām 4. maijā uz Rīgu, kur visi mēs aiz laimes raugājām. Jo to nav iespējams aprakstīt. Pēkšņi bija tik daudz visādi, tik daudz cilvēku bija, tik daudz emociju, tik daudz visa kā, ar to vien jau pietiek veselam mūžam. To pat nevar aprakstīt nekur. Un visas tās lietas, ko es esmu rakstījusi pēc tam, un viss pārējais, tas viss ir rakstīts ar pārliecību un arī ar dzīvām emocijām. Jo to, ko tie cilvēki man stāsta, gan bijušie izvestie, gan leģionāri, gan vēl kaut kas, es viņus dzīvi izjūtu. Es to izjūtu kā savu. Jo tāpēc, ka viņi ir mūsējie. Mums ir jābeidz slapstīties un uzskatīt, ka mēs to nevaram. Manuprāt, ka mēs žurnālistikā par maz vietas atvēlam šīm tēmām. Un vajadzētu vairāk runāt tieši par to, ka tieši par patriotismu, par to, ja viņi vairāk tie bērni kaut vai pajautātu saviem vecākiem, vecvecākiem, ko tu darīji tajā 91. gadā barikāžu laikā, piemēram. Kā man patika, viens puisis bija uzrakstījis savā pētnieciskajā darbā, kad mēs rīkojām Latviešu biedrība šādu te pētniecisko darbu konkursu, bija uzrakstījis tā, ka barikāžu laiks bija skaists laiks, kad pa zaķu stala staigāja tantuki un dalīja tēju. Es domāju, arī labi. Vismaz ir kaut kādas tādas emocijas. Bet labi, mums līdz barikādēm vēl ir jātiek. Un tā tas aizgāja ar to augšzemes atmodu. Tā es turpināju tur savu žurnālistiku. Kamēr 90. gada novembrī man uzaicināja strādāt laikrakstā Diena. Un no tā laika es tur nostrādāju apmēram 10 gadus.
Un tieši strādājot laikrakstā Diena, es piedzīvoju, ko nozīmē vispār strādāt salīdzinoši neatkarīgā laikrakstā. Ka tev neviens nevar komandēt, tev ir savs uzdevums, tu zini, kas tev ir jādara, tev savs darbs ir jāizpilda un viss. Un nav tā, ka tev tur ir tagad jāapzvana entie kolhozu dispečeri par mēslu talkām un vēl nezinu kādām lietām. Ja? Protams, arī tas toreiz bija vajadzīgs un bez tā nevarēja iztikt. Un visi viņi bija lieli kungi savās biksēs. Jo jāsaka tā, ka žurnālists jau vispār nav cilvēks, viņš ir tikai pa pusē cilvēks. Un ir pietiekami daudz cilvēku, kas tā arī uzskata. Un ja viņš uzskata, ka viņam ir taisnība, un viņš ir atnācis pie tevis ar savu taisnību, un tu viņu uzklausi, un mēģini saprast, un izliec to visu uz papīra, un paldies tu tikpat kā nekad nedabūsi. Tas arī ir skaidrs. Drīzāk otrādi, aplamāt gan tevi aplamās, kam tikai nebūs slinkums. Un ir pieredzēts pietiekami daudz arī aplamāšanas un pietiekami daudz visa kā, ieskaitot tiesu darbus un visu pārējo, bet es domāju, cilvēks tam visam var tikt pāri, ja viņš apzinās, ko viņš grib panākt ar to savu žurnālistiku. Ja? Un šajā gadījumā cilvēks ir tas galvenais. Un es nevaru, piemēram, aizbraukt pie tantuka uz mājām, uz laukiem dziļiem un pateikt, tā, sveiki, tagad labdien, man te stundiņa laika vairāk nav, un tad man jābrauc projām. Tā nedrīkst uz laukiem braukt. Bet es esmu pietiekami daudz redzējis, ka tā arī dara. Bet tā nevajadzētu. Jo lauku cilvēks ir īpašs cilvēks. Viņam ir tas vēl joprojām kaut kas iekšā no vecās lauku inteliģences. Tas ir pirmkārt, un otrkārt arī no tā nesteidzīguma gara. Kur tu skriesi, ko tu panāksi? Tas ir tāpat, kā mēs visi tagad lecam un skrienam pakaļ informācijām, ja? Un mēģinam viens otru pārspēt ar ziņām, kuram ātrāk, kuram nebūs ātrāk, kuram būs oriģinālāk, un citreiz tai ziņai nav pilnīgi nekāda satura. Un dažkārt, ja es palasu tās ziņas, kas ir internetā, jo sevišķi, man vienkārši, mati ceļās stāvus, jo es zināmā mērā tomēr esmu arī filologs, un es nekad neatļautos tādus teikumus, kā tur atļaujās visi pārējie. Nerunāsim par tik nevainīgiem teicieniem, kā projekta ietvari un vēl nezinu kas. Mums to ietvari ir bezgalīgi daudz saviesies. Es teiktu, ka būtu jāsako savai valodai krietni vairāk. Bet mēs padodamies vai rusicismiem vai anglicismiem, viens no diviem, bet neprotam kopt paši savu valodu. Un tad, kad es uzzināju, ka žurnālistikas fakultātē, vai kā viņi tagad tur sauc, varot izvēlēties, vai mācīties atsevišķi stilu, vai nē, izrādījās, ka var izvēlēties. Un tad lielākā daļa izvēlās, ka ne. Protams, kāpēc sev apgrūtināt? Ja var rakstīt, kā ienāk prātā. Un tas man liekas diezgan biedējoši, jo es uzskatu, ka mums ir jākopj savu valodu. Ko es vēl varu pateikt par moderno žurnālistiku? Es uzskatu, ka tā patiesībā nav žurnālistika. Tas, ar ko mēs piepildam interneta portālus un arī sociālos tīklus, lielāko tiesu, tā ir vai lēta reklāma, vai mēģinājums par katru cenu būt pirmajiem. Vienalga, kas tas ir, vienalga, cik saturīgi, cik nesaturīgi, lai arī kas tur būtu pateikts tajā ziņā, bet man bija. Bet tas nav svarīgākais. Un līdz ar to zaudē bieži vien rakstītie mēdī, kuriem ir pavisam cits uzdevums. Un lai tu uzrakstītu tādu, piemēram, pētniecisko rakstu, vai arī kaut vai cilvēku portretu, tev ir jāiegulda daudz lielāks darbs nekā
ka tu tur uzmet kaut kādu ziņu pāris rindiņās, ja? Tā paviršība, man liekas, ir drusku kļūst nomācoša. Līdz ar to arī rakstītajiem mēdījiem ir grūtāk. Jo viņi arī cenšas iekļauties tanī visā un saka, nu kā, tad iznāk, ka drīz vispār rakstīto mēdīju nebūs. Nu, es tam negribētu piekrist, jo rakstītie mēdīji ir bijuši un būs. Tikai jautājums ir tas, cik daudz mēs varam atļauties sevi ziedot kvalitatīvai žurnālistikai. Ja tev ir jāziedo daudz laika tikai ziņām, okay? Man nav nekādu iebildumu strādāt tikai uz ziņām kaut vai. Tas arī ir labi. Bet tādā gadījumā izpaliek laiks, ko tu varētu veltīt kaut kādai lielākai tēmai, kur varbūt ir vajadzīgs daudz vairāk laika. Šādos mazos mēdījos kā vietējie rakstītie mēdīji, tādu iespēju nav, jo te nav tik daudz žurnālistu. Tad ir jābūt cilvēkam, kas tikai ar to vien nodarbojās un tikai uz to vien strādā. Tāpēc es uzskatu, ka pētnieciskās žurnālistikas kā tādas mums šeit nav. Pētnieciskās vai analītiskās vienkārši tam nav laika. Mēs nevaram atļauties to visu. Un plus arī jārēķinās ar to, ka arī žurnālistiem, tāpat kā daudzās citās profesijās, draud profesionālā izdegšana. Un tas ir jūtams ļoti daudz, kur es esmu runājis ar saviem kolēģiem, es zinu, kā tas ir. Un katrs žurnālists arī grib ne tikai strādāt kā uz konvejeru, bet arī justies novērtēts. Bet ne jau vienmēr tas tā notiek. Un tad ir jautājums, cik ilgi tas žurnālists var to vilkt. Jo ir jau cilvēki, kas var ilgāku laiku, bet ir tādi, kas neiztur. Un es zinu, ka ir ļoti daudzi tādi cilvēki, kas labprātāk ir ar mieru strādāt, nu, piemēram, kādā žurnālā, kas iznāk reizi mēnesī. Viņš tur uzraksta kaut kādu 1-2 rakstus. Ļoti jauka, nekādas piepūles patiesībā. Bet tas nav tas. Tas nav tas konvejers, kurā mēs visi esam iekšā. Liekas, kas tad tur rajona avīze? Ja? 2 reizes nedēļā iznāk vai 3. Bet tāpat tur ir jāieliek darbs. Un tāpat tur ir jābūt. Un es nevaru pieļaut, piemēram, ka mana ziņa iznāk nekvalitatīva. Kaut kādā sliktā valodā tur, nu, ķep kā pagadās. Tā varbūt varēja kādreiz, bet tagad nē. Tāpēc ļoti bieži tie visi teksti, kas ir interneta portālos, kas pretendē uz nezinu kādu pētniecību, nu, mani izraisa labākajā gadījumā smaidu, vai arī es viņus nelasu. Jo es saprotu to, ka tā nav pētnieciskā žurnālistika, nu nav. Un mums viņas ļoti pietrūkst, mums to vajadzētu, bet mēs to nevaram atļauties. Un otrs, ko es vēl gribētu piebilst par tā dēvēto neatkarīgo žurnālistiku. Nav mums nekādas neatkarīgās žurnālistikas. Nav bijis un arī nav pašlaik. Jo katrs mēdījis kādam pieder, un katram mēdījam kāds kaut ko diktē. Nu, grozi kā gribi. Un ar to ir jāsamierinās. Un acīm redzot, tas jau ir ne tikai Latvijā, bet tas ir arī pasaulē. Vienkārši mēs bijām pieraduši, ka partija mums tur visu diktēja, tagad nekādu kongresu, nekādas partijas vairs nav, nu mēs tagad esam brīvībā, nekā nebija. Jo drīz vien, tik līdz sāka dibināties visi šie laikraksti, katrs jau meklēja kādu avotu, jo finansējums taču ir vajadzīgs, bez tā arī mēs nevaram iztikt. Nu, tā tas diemžēl ir. Nu, tā kā es uzskatu, ir atsevišķi laikraksti, kuriem es uzticos, un žurnāli. Es te negribētu īpaši izcelt nevienu, bet
kur es uzskatu strādā ļoti labi, un tur ir labi žurnālisti, bet viņiem ir arī laiks tam visam. Nu jā, un tad strādājot arī laikrakstā Diena, es arī sapratu, ka man tur ir sava niša. Es biju atbildīga par 9 rajoniem toreiz, tajā skaitā Jēkabpili. Man vajadzēja arī viņus visus apbraukāt. Atceros, notika vienreiz slepkavība. Kaut kur aiz Balviem. Un es tagad aizbraucu uz tiem Balviem, man aizkomandē, aizēju uz policiju. Policija aizved mani uz to vietu, kur tā slepkavība notikusi. Tur tantuks priekšā, 85 vai 90, neatceros cik gadi. Nikna, kā lapsene. Runāt negrib. Ko jums te vajag? Es viņu nositu, un tad situācija bija tāda, ļoti vientulīga lauku sēta, un pie tantuka ielaužās vakarā viens jaunēklis, kurš grib tā teikt, naudiņu. Ko viņa? Viņa saka, nezināju, ko citu, lai iesāk, paņēma cirvi un iezvēla šim pa galvu. Šis sāk attapties, iezvēla vēlreiz. Pēc tam tante uz slēpēm virsū un uz kaimiņiem 1,5 kilometru pa aizputinātām visām šitām te gravām. Pasaka, kas un kā, un izsauc policiju. Stāsts bija vienkārši fantastisks. Bet tas, kā viņi mūs sagaidīja, tas bija vienreizēji. Tālūk, jo visādi jau ir, ne jau katrs tevi sagaidīs tagad ar atplastām rokām, un tik būs, jā. Ir arī tādi kuriozi, ka cilvēki jau paši nesaprot, ko īsti viņi grib. Un tad, kad viņi nāk sūdzēties uz avīzi, uz to pašu dienu, kad man nāca sūdzēties, viņi jau nesaprot ne savas tiesības, ne savus pienākumus, neko. Vienu dienu ieveļās man redakcijas kantorī 4 tādi veči, riktīgi tādi mežstrādnieki. Kas un kā es prasu. Tā un šitā. Mēs izstrādājām mežu, mums algu nemaksā. Es saku, kā tad sauc to firmu, ar ko jums līgums noslēgts? Nav mums līguma. Es saku, kā nav līguma? Bet firmu te jūs zināt? Nē. Es saku, kā sauc firmas priekšnieku? Baļera. Es saku, pagaidiet, tam Baļeram vispār ir kaut kāds telefons vai vārds, uzvārds un tā tālāk. Viens saka, jā, man sievai kaut kur bija pierakstīts. Tad beigās caur to sievu uzzinājām Baļeras telefonu. Un tā tālāk, beigās viņi dabūja kaut kādu naudiņu atpakaļ, bet ne jau visu, ko viņi bija nopelnījuši. Kā? Viņi saka, kā, pie visa vainīgs Baļera. Bet tā nav. Viņš mums nemaksāja. Pareizi. Un tad, kad bija beigušies padomu laika, vēl viena tāda jocīga situācija bija vienā bijušajā Solhozā, padomu saimniecībā. Tur tika atdota govju ferma ar visām govīm. Un izrādās, ka kolhozs nebija nomaksājis elektrību vai ko tur. Neatceros 6000 rubļu vai repšiku vai, neatceros. Tas nav tik svarīgi. Un tagad pie manis atbrauc ar sūdzību, ka tā un šitā kā Latvenergo varēja atslēgt, ja viņš taču nav vainīgs. Vainīgs ir kolhozs, kurš nav nomaksājis. Es tagad aizbraucu uz turieni, visu smalki aprakstu un tā tālāk. Latvenergo sāk piekasīties šitam te zemniekam. Un saka, ko te jūs tur tagad piesūdzējāties, tur presei un tā un šitā, priekš kam te to vajadzēja. Un tagad šis man zvana un saka, kāpēc es esot rakstījusi? Es saku, kā jūs domājāt, es tur ekskursijā aizbraucu vai kā? Un tā kā arī cilvēkai aiz bailēm ir,
gatavi reizēm atteikties no savām domām, un tās bailes, manuprāt, tās bailes ir pašas galvenās, kāpēc joprojām notiek daudz kas tāds, kam nevajadzētu notikt. Nu, piemēram, atgriežoties atkal drusciņa tālākā pagātnē, ja, 95. gadā oficiāli Padomju armija atbrīvoja visas telpas, kas jau šeit ir, visas bāzes un tā tālāk. No Pelēču pagasta, Prēļu rajonā, tas bija pienāk ziņa, ka tur ir vīrietis, kas 50 gadus ir slēpies mežā. Viņš jau varēja iznākt ārā 90. gadā, bet viņš vēl nebija īsti pārliecināts. Viņš bija mucis gan no leģionāriem, gan no padomju karaspēka. Un rezultāts bija tāds, ka viņš 50 gadus bija dzīvojis kaut kādā tur mazā bunkurītī, un neviens viņu tā arī nebija atklājis līdz tam. Tas arī ir tāds unikāls stāsts, un tas viss ir tikai aiz bailēm. Un tikai. Ir ļoti daudz cilvēku, kas joprojām aiz bailēm nestāsta dažas lietas. Man jau mamma arī nestāstīja ne par izvešanām, ne par ko, jo baidījās. Uz Ziemassvētku sarīkojumiem baznīcā jau arī skolotāji nāca pārbaudīt, kuri no mums ir bijuši. Nu tā. Nu jā, no agrās jaunības var atcerēties, patriotiskās jaunības, patriotiskā audzināšana bija šāda. Mums tā klase arī bija diezgan tāda trakulīga. Nu un vienu dienu mūsu puikas izdomā starpbrīdī, ka viņi uzdziedās. Un dzied šito te dziesmu. Paliec sveiks, mans mazais draugs, mūsu mīlas laiks bija jauks, un tā tālāk. Otrā dienā mūs visus izsauc pie direktora. Mēs jau visi, protams, piebalsojām, vai ne? Un čekas priekšnieks tur ir vietējais. Prasa, jūs zināt, kas tā pa dziesmu, ko jūs dziedājāt? Mēs izplušam tādas nevainīgas atstiņas, sakam, kā par mīlestību. Es nemaz tagad nevaru iedomāties, ka es varētu nebūt žurnālisti un nestrādāt žurnālistikā, lai gan sākumā domas nebija. Es domāju, nu labi, man tur cienītais vīra kungs ir žurnālists, ja, un tā. Un ko tad es vēl tur? Bet izrādījās, ka pēc tam tas viss tā pamazām aizgāja, un tā arī auga tā pašapziņa. Un es domāju, ka žurnālistam viens no svarīgākajiem, kas ir jāpatur prātā, ir saglabāt savu pašapziņu. Nekad neļaut sevi nolikt līdz ar zemi. Vienkārši apskatīties. Kritika ir pamatota vai nē. Ja tā ir pamatota kritika, ok, viss kārtībā. Bet nedrīkst ļaut vienkārši, ka uz tevi izspļauj kaut kādus tur, es nezinu. Mēslus jāsaka tā. Jo mēslu jau tāpat visur, kur pietiek. Un jo sevišķi daudz viņas var dabūt redzēt žurnālistikā, un jo sevišķi pilnmēnesis laikā, vai ne? Tad, kad nāk visādi sūdzībnieki, viens te nāca man ar dzejoļu kladēm katru otrdienu. Bez maz vai. Tas jau bija sen atpakaļ. Gribēja, lai es publicēju. Es teicu, ka nevaru. Un tad viņš teica, ak tā, jūs nevarat? Labi, manas dzejoļas tūlīt publicēs un tūlīt noskandinās Amerikas balss. Es saku, labi, lai tā būtu. Un tā kā mēdz teikt, ka varbūt tur var kāds darba audzinātājs vai vēl kaut kas. Nē, tās visas ir muļķības. Tev vai nu ir vai nav. Kā saka, žurnālistam ir svarīgas 3 lietas. Čujs, ņuhs un poņa. Tātad izjūta, oža un saprašana. Un tas vai nu ir vai nav. Jau uzreiz tu jūti. Tad, kad bija, piemēram, netik sen atpakaļ, kad bija nemieri pie Saeimas. Ja, atcerieties, bija pilns laukums toreiz cilvēkiem.
2009. Gada sākumā. Nu jā. Un tad pēkšņi visi sāk kaut kā virzīties uz to Saeimas pusi, un man bija pilnīgi sajūta, ka man tur ir jāiet. Nu, aizgāju arī. Un redzēju, kas tur notiek, un nemažēloju, kas tur bija. Vienkārši bija tā izjūta, ka man tur ir jābūt. Nu jā, bet tas ir cits stāsts, un vēl pirms tam bija gan barikāžu laiks, gan viss pārējais, un barikāžu laiks arī ir īpašs laiks, jo 91. gada 13. janvārī, kad mēs visi bijām manifestācijā lielajā Daugavas krastmalā Rīgā, mēs jutām, ka kaut kas notiek. Un tad mēs, braucot mājās, saņēmām ziņu par to, ka Lietuvā ir tanki, un ka Viļņas centrā iebraukuši. Un 14. no rīta braucām draudzīgi atpakaļ uz Rīgu. Es biju 2 reizes uz barikādēm, bet tā sajūta ir neaprakstām. Un toreiz kaut kā pat nenāca neprātā. Man taču meitiņai bija tikai 3 gadi. Viņa palika pie vecās mātes toreiz. Man prātā nenāca, ka kaut kas slikts varētu notikt. Un tā Zaķu salā arī bija tāda īpaša tā gaisotne. Tur bija mūsu pašu Kreitsburgas ziķeri, un tad viņi tur dziedāja. Un mēs atkal līdām iekšā autobusā pasildīties ik pa laikam, jo bija diezgan augsts vējš un diezgan putenis. Nu, nebija tik augsts kā tagad varbūt, bet diezgan tā, neumulīgi. Bet katrā ziņā tās sajūtas bija tādas, ka nekas slikts nevar notikt. Vienīgais, par ko mēs domājām, no kuras puses varētu Krievu zemūdenes izcelties ārā. Vai Zaķu salai no šīs puses, vai no otras puses. Un tad vēl bija tādi, kas bija aizgājuši līdz pašam televīzijas tornim. Un mēs, protams, arī gājām ekspedīcijā uz Vecpilsētas laukumu, uz Doma laukumu toreizēju. Toreiz vēl dienas redakcija arī atradās turpat. Un tad bijām tieši Doma laukumā tad, kad kaisīja tās proklamācijas no helikoptera. Sākumā mēs domājām, nezinu, kas tur tagad būs. Bet izrādījās kaut kādas proklamācijas, diemžēl es nevienu neesmu saglabājusi. Nezinu, kas tur bija rakstīts, bet droši vien ar tekstiem, lai mēs attopamies vienreiz, cik tad var, vai ne? Bet, izstaigājām Doma laukumu, redzēju, kā cilvēki tur guļ tieši uz soliem Doma baznīcā. Redzēju, ar kādām sajūtām viņi sēž pie ugunskuriem. Un arī pašai jau bija tāda sajūta, ka vienkārši man te ir jābūt, un viss. Es nevaru būt nekur citur, man ir jābūt šeit. Un bija tik droša staigāšana pa Rīgu. Bija ļoti daudz latviešu Rīgā toreiz, jo bija pilns piebraucis ar cilvēkiem. Bet, diemžēl, tad, kad mēs atbraucām atpakaļ, tad televīzijā redzējām to reportāžu, kurā tika apšauti mūsējie, un tad gan nebija nepavisam laba sajūta. Un pēc tam es aizbraucu vēlreiz, bet tad jau visas lielās briesmas bija pāri, un joprojām tika apsargāta Zaķu sala. Katrā ziņā barikāžu laikā visiem bija līdz tie mazie tranzistoriņi. Un tad, ja 6 no rīta skanēja Dievs svētī Latviju un ziņas latviešu valodā, tad mēs zinājām, ka mēs vēl visi esam uz vietas. Jo toreiz jau trakākais, kas bija, pasta ēku ieņems, tagad preses namu, jā. Ko vēl var ieņemt? Un toreiz tiešām tā bija, ka tur viss bija uz robežas. Viss, kas tur varēja notikt. Mēs jau paši to neapzinājāmies nemaz. Tā kā tās izjūtas arī nav pasakāmas, bet katrā ziņā es jūtos laimīga, ka ka man bija lemts to piedzīvot. Ka man bija lemts dzīvot tādā laikā, ka es tur varēju būt klāt, ka es to visu redzēju.
kā tas viss notiek. Es nevaru neko konkrēti tagad pateikt, neko konkrēti atsaukt atmiņā, kaut kādus konkrētus tādus mirkļus, bet tās dziedāšanas bija, un kā mēs ar Vitu Tālu dziedājām, un Aina Laiviniece tur bija toreiz no tiem cilvēkiem. Visi tie, un vēl daudz citi cilvēki. Dainis Ormans, kurš iemūžināja visu fotogrāfijās. Man jau nekādu fotogrāfiju nav. Vai tad tur bija kādam prātā dienas grāmatu rakstīšana un fotogrāfijas? Nebija nevienam prātā. Visi bija pārņemti ar tiem notikumiem. Un viens no ietekmīgākajiem mirkļiem, manuprāt, barikāžu laikā bija tas, kad mēs stāvējām pie tagadējā ministru kabineta, toreizējā, tā bija laikam augstākā padome. Mēs stāvējām pie ministru kabineta, tur bija sabraukuši baļķu vedēji. Un mēs bijām uzrāpušies uz tiem baļķiem augšā. Un visi toreiz gaidīja, ka nāks interfronte tūlīt. Un tur arī viss kaut kas varēja būt. Mēs domājām, ka viņi būs bruņojušies ar automātiem un ka mēs tur drīz nebūsim vispār. Nu, slapja vieta būs no mums tikpat labi. Bet interfronte nobijās un nemaz neatnāca. Nu, tā arī mums bija tāda tā kā neliela uzvara. Bet sirds trīcēšana visu laiku tik un tā bija. Lai arī tu saproti, ka es tur neesmu vienīgā. Mēs tur visi vienādi. Un tas man ļoti patika. Nevienādi mēs kļuvām pēc tam, tad, kad sākās dalīšanās partijās. Toreiz mēs visi bijām vienādi. Latvijai mēs visi bijām vienādi vajadzīgi, vienalga. Vai tur kādas tautības un kādas ticības, es zinu, ka tur bija daudz krievu un poļu arī. Tajā skaitā no Jēkabpils un daudz lauku cilvēku. Tā kā, un tad, kad ir barikāžu pasākumi Rīgā, un es skatos uz to mazo pulciņu, kas tur ir un sarūk ar katru gadu mazāks, es domāju, tas nekas. Tie, kam tur vajag būt, un tie, kas grib, tiem tur ir jābūt. Un patiesībā tiem būtu jābūt svētkiem visas Latvijas mērogā, nevis tikai Rīgas mērogā, jo kas tad veidoja barikādas? Laucinieki taču sabrauc ar savu smago tehniku. Un tas man viss liekas tā drusku uzspēlēti, ja tas tiek rīkots tikai kaut kādām atsevišķām aprindām. Tā nedrīkstētu būt. Tā tam nevajadzētu būt. It kā jau liekas, ko tu daudz vari par tām barikādēm vairs pateikt. Viss jau ir pārmalts un izstāstīts simtiem reižu, bet katru reizi, kad tu atceries to visu, tad tās sajūtas atdzīvojās atkal. Un tieši caur sajūtām arī tas laiks atdzīvojās. Un es domāju, ka tas arī ir svarīgākais, lai tie cilvēki, kas tur bija, lai viņi stāsta caur savām izjūtām saviem bērniem, lai nekautrējās asariņu nobirdināt arī. Lai pastāsta, kā tas bija, kā lai viņi zina savādāk. Un neviena vēstures grāmata un neviena tur, es nezinu, entās rindkopes tur. Jo ko māca mums vēstures grāmatas? Franču revolūcijā, tur tas un tas un tas, vēl kaut kas. Tad dažās rindkopiņās, tur Latvijas vēsture. Latvijas vēsturei ir jābūt, pirmējai. Bet es tagad novirsos drusciņu ar to Latvijas vēsturi, bet es uzskatu, ka barikāžu vēsture vēl nav izpētīta nemaz pilnībā. Un te būtu ļoti liels darbs, jo, piemēram, kādam uzprasa, kurš vēl tur bija uz barikādēm no Jēkabpils? Izrādās daudzi nemaz vairs neatceras, nezina. Un ir arī daudzi tādi aizvainotie, kuri nedabūja to barikāžu piemiņas zīmi. Un kuri par to jūtās aizskarti ļoti. Man iedeva šo barikāžu piemiņas zīmi, un es piedalījos vienā izstādē, vienā skolā, neteikšu kurā, un man viņa nozaga. Tā kā man viņas vairs nav, man ir tikai apliecinājums par to, ka man tāda zīme ir piešķirta vispār. Unikāli, es nezinu, kam tas ir vajadzīgs. Jo nekā dārgāka jau
dārgāk apbalvojumi jau nav. Un, un tad ir tā, ka ir atsevišķi liecinieki, kuri ir palikuši no šī laika, un tas ir karogs, kas bija ar mani kopā uz barikādēm, kas ir pie manis glabāšanā vēl no klinču laikiem. Un tāds viņš arī ir saglabājies. 88. gadā uzdāvināja firma Dairada, viņi toreiz sāka aust šos karogus. Un tā viņš pie manis ir. Un karogs, es saku viņš, tāpēc, ka tas ir kaut kas dzīves manā uztverē. No materiālām mantām, ja to vispār var uzskatīt par materiālu mantu, man nekā dārgāka nav. Tas ir viss, kas man ir. Neviena grāmata, neviena, tur, es nezinu, nekādas tur piezīmes vai memoāri, ko es sarakstītu. Tas arī ir labi. Bet vienalga, es viņu apglaudu, apskatu, kāds tu man esi tagad. Es tev atkal ņemšu uz ugunskuriem līdzi. Tā ir. Un arī cilvēkiem ļoti patīk, ja es eju kādreiz uz tikšanos, tad es vienmēr ņemu līdzi šo karogu, jo viņiem patīk, ka viņi var pieskarties tam karogam, jo tas ir īsts. Tas ir tāpat kā Draņevičs man teica, es te saglabāju savas uzacis, lai man var paraustīt, ka es esmu īsts salavecis. Un šeit ir tas pats moments, ja, ka var pataustīt, viņš ir īsts karogs. Tas nav nekāds tur, es nezinu, pašdarinājums vai nekas tāds. Viņš tiek sargāts un glabāts, es nezinu, kā actiņa pierē. Cik jau vien var labi glabāt. Manās žurnālista gaitās, kas ir saistīta ar Augusta Puču. Jo mēs ļoti bieži slavinām 4. maiju, bet mēs ļoti reti, kad pieminam 21. augustu, kad tika svinēta patiesā Latvijas neatkarības atgūšana. Bet pirms tam PSRS notika pučs. Un tas notika tieši 91. gadā, augustā. Un tas izpaudās apmēram tā, ka Gorbačovs pateica, ka viņš vairs nespēja šo valsti vadīt, un tā jau arī bija, jo mēs jau tā kā bijām pasprukuši. Un neviens nezināja, kas tagad notiks. Armijas daļa vēl nebija izgājusi no Jēkabpils. Es kā žurnālisti aizdevos uz Jēkabpils kara daļu pie štāba priekšnieka un prasīju viņam. Viens jautājums man tikai bija. Ko jūs darīsiet, ja pienāks pavēle? Jūs tiešām šausiet uz vietējiem iedzīvotājiem? Viņš neatbildēja. Protams, ka viņi nešāva. Un viss beidzās ļoti labi un labvēlīgi. Izņemot, protams, arī labvēlīgi tām tantēm, kas iegādājās kilogramiem sāls un sērkociņus, jo domāju, ka karš sāksies tūlīt. Bet tas bija tāds dramatisks moments, jo es tiešām nezināju, ar ko tas viss beigsies. Viņš man neatbildēja toreiz. Tā tas bija. Un pēc tam viņi drīz vien izvācās. Un kā tālāk virzījās, ka tu biji tos 10 gadus dienā, kāpēc tam tu tā kā atpakaļ uz Jēkabpili? Kā tas aizgāja tālāk procesa žurnālistikas? Tad likvidēja biroju Jēkabpilī dienas, un tad es atnācu uz toreizējo Jauno Vēstnesi, kas tikko dibinājās. Tā es viņā pārmaiņas pēc ar pārtraukumiem arī esmu pamēģināju vēl šur tur citur. Un tā, bet es esmu sapratusi to, ka mana žurnālistika nav ne portāla žurnālistika, ne internetu žurnālistika. Mana žurnālistika ir rakstošā. Diemžēl, varbūt es esmu vecmodīga, droši vien, bet man tas ir vairāk kaut kā pie sirds, un tā tas ir. Par ko tev vairāk patīk rakstīt? Kas ir tāds tuvāks sirdī? Vēstures tēmas man patīk. Patīk intervēt cilvēkus par dažādām lietām, dzīves stāsti interesanti.
ko tik reizēm negadās uzrakt pavisam nejauši. Citreiz viņš stāsta kaut ko, un tad uzreiz pēkšņi kaut kas izpelda. Un tu nemaz nenojauti, ka tam cilvēkam ir tur tādas aizmugurē atmiņas, kas var izlikties ļoti interesantas daudziem citiem. Un tās ir pašas galvenās, jā. Cilvēki man interesē. Ar fotografēšanu es tagad maz aizraujos, jo mans fotoaprāts, diemžēl, ir tikpat kā nojūdzies. Bet savā laikā diezgan daudz to darīju. Un tas arī man sagādāja lielu prieku. Un bildēju gan cilvēkus, gan arī. Bet ne jau kā mākslas foto. Mums te mākslas fotografu pilnībā pietiek. Es uzskatu, lai man te vēl bāsties kaut kur ar savām bildēm. To es tikai tā, savu prieku pēc darīju. Un arī cik avīzei vajadzēja. Un pašlaik arī tas, ko es daru Jaunajā vēstnesī, tas jau ir tas, ko es cenšos piepildīt. Kā ir vajadzīgi stāsti par cilvēkiem. Nedrīkst būt tā, ka ir tikai kaut kādas. Protams, es saprotu, ka ir jābūt pārsvarā ziņām un īsām ziņām, jo cilvēkiem vairs nepatīk lasīt gargabalus, bet ir arī pietiekami daudz tādu, kuri tomēr arī lasa šos te dzīves stāstus. Un es uzskatu, ka mums ir ļoti maz laika palicis, mums vajag censties pēc iespējas vairāk izzināt tos cilvēkus, kamēr viņi vēl ir mūsu vidū. Un man ir ļoti žēl, ka es neaizbraucu pie viena leģionāra viesītē. Taisījos. Šito nedēļu, nākamā nedēļa aizbraukšu. Un man paziņoja, ka viņš ir miris. Ļoti žēl. Un viņu paliek ar vien mazāk un mazāk. Bet tu strādā un vadīji Latviešu biedrību Jēkabpilī. Jā, pašreiz tā Latviešu biedrība ir tāda nepārāk aktīva, bet Latviešu biedrība jau pirms savas dibināšanas, gribu uzsvērt, sāka organizēt barikāžu pasākumus Jēkabpilī. Un kopš tā laika mēs to darām katru gadu. Jau tas būs 6. gads. Un biedrībai pašai būs 5 gadi. Bet kāpēc mēs dibinājām biedrību? Tas ir atkal viens ļoti interesants stāsts, jo mēs vienmēr esam domājuši par Daugavu, par Daugavas plūdiem, par to dambis tika uzbērts. Tad, kad dambis tika uzbērts Jēkabpilī, viņš izskatījās pilnīgi nesakarīgs. Absolūti. Nebija nekāda projekta, nekā miljoni rubļos tur tika iztērēti. Es skatījos vēl arhīvā, neatceros, cik tur tieši, bet pāri pa miljonu katrā ziņā. Un tikai pēc tam vajadzēja paiet tik gadiem, lai vispār to dambi kaut kādā veidā nostiprinātu. Un tad te uzradās Daugavas racēji. Un Daugavas racēji bija tāda biedrība ar Aināru Šleseru priekšgalā, kas bija izdomājuši, ka Daugavu vajag pārvērst kanālu sistēmā. Respektīvi, mēs tagad uztaisīsim tādas slūžu sistēmu un tā tālāk, uzpludināsim Daugavu. Viņiem, protams, galīgi neinteresē, ka no tādas Jēkabpils varbūt pāri paliktu tikai, es nezinu, varbūt Parezdīcīgo klostera tur pats krustiņš, jā. Tad mēs te varētu nodarboties ar zemūdens turismu varbūt pa Jēkabpili, jā. Bet toreiz tas viss izklausījās diezgan satraucoši, jo tur tika paredzēts tiešām apludināt diezgan plašas teritorijas atkal. Un mēs domājam, kāpēc Daugava ir jāiesprosto kaut kur. Un tad tika runāts par to, ka vajag dibināt sakarus ar Ukrainu, un kad Dņepras Daugavas kanāls būs tagad, un no kurienes mēs bezmaz vai zītārpiņus vedīsim no Ķīnas un nezinu ko vēl, visādas muļķības. Es no šī atstatuma tagad saprotu, ka tas bija diezgan nereāli,
Un tas bija mēģinājums atmazgāt atkal kaut kādu kārtējo naudu, bet tas mums bija stimuls vākt parakstus Daugavas aizstāvībai, nepieļaut neko tādu. Un mēs savācām toreiz, vēl topošā biedrība, savācām, ja nemaldos, kādi 5000 parakstus, kurus mēs iesniedzām valsts prezidentam Valdim Zatleram. Un, protams, arī valdības galvam, es neatceros, kurš toreiz bija pie šprices. Tas bija pats galvenais stimuls. Daugava ir arī tagad mūsu vienojošais stimuls, kas mūs vieno, un tāpēc arī biedrība diezgan regulāri rīko zinātniskas konferences, Daugavas zīmes, kura mērķis tad arī ir gan skolēnu pētnieciskie darbi tur par dažādām tēmām, bet kas viss ir saistīts ar Daugavu. Jo mēs sapratām, ja mēs te kaut ko pieļausim, tad pieļauts tiks visur un visā garumā. Nepietika jau ar to, ka tika tāds strādrīdis sacelts ap Daugavpils Hesu, kur, paldies Dievam, 88. gadā Dainis Īvāns apturēja to, bet tas nebija tik vienkārši, un arī toreiz ļoti daudz atmodas kustības dalībnieku vāca parakstus. Un tad, kad es redzēju to vietu, ko taisījās apludināt, manuprāt, tas ir, es nezinu, ja Dievam būtu lemts izvēlēties paradīzes zemes virsū, tad viņš izvēlētos tur to vietu, Daugavas lokus. Nedod Dievs, ka mēs jau tik daudz ko esam apludinājuši. Un es negribēju, ka mēs pieļaujam vēl kaut ko tam līdzīgu. Un es negribēju pieļaut arī, ka notiek vēl tam līdzīgas kaitniecības, kas slavinātu, piemēram, visādu Hesu uzdarbošanos un visādus šādus te aktivitātes. Ik pa laikam jau tā biedrība uzpeld un tad atkal pazūd kaut kur. Un nāks vēlēšanas, gan jau atkal varbūt uzradīsies, ej tu sazini. Bet šī ir no mūsu misijām viena no galvenajām, jo mēs dzīvojam Daugavas krastā un Daugava ir unikums, kas mums ir dots. Mēs nemaz paši to neapzināmies, kas mums ir dots. Un tāpēc arī mūsu uzdevums ir tieši šis. Un ik gadu mēs sanākam kopā lielāko tiesu, 23. augustā lielāko tiesu tieši Daugavas krastā. Tur kaut ko uzdziedam, atceroties, kā bija tajā pašā 88. gadā un domājot arī uz nākotni. Un es domāju, vienīgais, kas mums ir nepieciešams, ir pašiem būt aktīvākiem. Man liekas, ka cilvēki ir par daudz ieslīguši savās kaut kādās ikdienas raizēs. Viena sieviete man teica ielas intervijā tā: lieciet mani mierā, es te pati savā sulā vāros. Nu, vāries tai savā sulā. Bet ja mēs visi tā teiksim, kas tad būs? Galvenais jau ir, lai tu cilvēks nepaliktu vienaldzīgs. Un ja žurnālists paliek vienaldzīgs, tad nekā trakāk gan nevar būt. Tad tiešām, man liekas, var štancēt rakstu uz rakstu un nekādas jēgas no tā nav. Tikai lai būtu. Es nesaku, ka daudz ir tādu, bet, ir. Un tas ir ļoti žēl. Māri, tu arī tikko minēji par dziedāšanu. Tu jau arī ļoti daudz dziedi. Tu pat esi dziedājusi ansamblī folkloras, ne tikai jau minētajā, bet arī šeit Jēkabpilī. Kā tad? Es jau kā plinša sieva visur pa priekšu. Kā tikai kaut kur jādzied tā, man uzreiz izbīda. Ej, tu, ej. Kā sākām plinšos, tā turpinājām folkloras kopā balsi. Tagad šīs kopas vairs nav. Esam paklīduši katrs uz savu pusi, bet tāpat mēs dziedam. Koklīte man joprojām ir mājās. Un es viņu tāpat uzkokļoju šad un tad. Arī Daugavmalā uz savas berandiņas.
sevišķi vasarā. Tā kā, jā, es to daru, bet es to nedaru kā ikdienā. To nevarētu teikt. Tā nav mana ikdienas būtība, lai man to ļoti patiktu darīt. Es labprāt to darītu, bez šaubām. Bet es to nevaru atļauties. Un, protams, man ļoti patīk lasīt dažādas izzinošas grāmatas. Gan par vēsturi, gan par... Un arī krimiķi man patīk, bet labi krimiķi, ne šādi tādi. Nu, jā. Lielākoties tas arī ir tas, ar ko es nodarbojos. Vai arī lasi mūsu jēkpiliešu autores, gan Gailīti, gan Ķuzāni? Jā, bez šaubām man ir viņu grāmatas, es esmu izlasījusi. Un, protams, bez tā jau nevar iztikt. Nu, redz, kā arī tas tavs gēns ir nodevies tālāk, arī tava meita ir žurnālistika. Kā tu to vērtē? Es jau viņai teicu, mīļo meitiņu, domā, kur tu savu galvu bāzi gādā cilpā. Bet, viss ir labi. Un saki, lūdzu, Māra, kāda ir tava tāda dzīves atziņa un arī novēlējums gan jēkpiliešiem, gan arī visiem latviešiem? Nekad nepadoties. Nekad neļaut sevi uzvarēt kaut kādai skepticismam, skumjām. Skumjas nāk un aiziet. Man pašai ir bijis tā, ka es te tagad sēdēšu un skumšu. Nē. Nekad nepadoties. Un pastāvēt uz savu. Nevis vienā brīdī teikt vienu un otrā brīdī kaut ko citu. Tikai tā. Tikai pašam uz saviem principiem.